Pēdējo 9 mēnešu laikā diezgan labu jaudu. Mēs strādājam ļoti, manā skatījumā, rezultatīvi, un mēs arī turpināsim to darīt. Un esošai situācijai vienotība un apskaužāma, jo, manā skatījumā, lai tas būtu subjektīvi, Silnis kundze nav tas stiprākais premjerministrs, jā, līdz ar to, teiksim, tā manā skatījumā vienotība baigi riskē, viņa tagad ir vaināta, jo manā skatījumā kļūt par premjerministru no partijas vienotības ir jābūt baigai autoritātei pašā partijā. Jebkurās partijās, ja tu esi premjerministrs, ir jābūt autoritāte. Mēs varam ilgi diskutēt, bet Silnis kundze nav tas cilvēks, kurš, teiksim, tā pirmā ešalona brauc vienotībā. Ja? Kas jums liek tā domāt? Tad tas ir absolūti skaidrs, jo mēs tur strādājam. Ja? Jūs vērojat, bet mēs tur iekšā strādājam. Noteikti viennozīmīgi. Ja? Līdz ar to, ka rezultātā mūsu frakcija uzskatās, ka Silnis kundze esamība ir tikai pagaidu risinājums, lai norakstītu visus tos neveiksmīgus lēmumus, ko vienotība tagad mēģinās bīdīt cauri parlamentam. Tas ir LGBT, tas ir papildus nodokļi un tas ir vispārējais. Papildus nodokļus gan it kā valdība nav solījusi pagaidām